Video saruna par to, kādēļ ir vērts un vai tiešām vajag saglabāt cilmes šūnas kopā ar Cilmes šūnu banku. Pirmā Latvijā akreditētā Cilmes šūnu banka. Cilmes šūnas tiek dēvēts par nākotnes medicīnas lielo iespēju. Tomēr arī šobrīd jau arvien biežāk mēs dzirdam par cilmes šūnu izmantošanu medicīnā, ārstēšanā, kā tās elementu, jo tai piemīt tādas pavisam īpašas un neatkārtojamas īpašības. Šajā tiešraidē tāpēc ar mani kopā būs Inese Polmane, kur ir ārste, ķirurģe. Sveicināta, Inese. Labdien. Un es ļoti gribu saprast, mēs jau esam runājuši par šo tēmu, cilmes šūnas. Jūs piekritīsiet, ka arvien vairāk un biežāk mēs dzirdam šo vārdu. Mēs dzirdam varbūt divu iemeslu pēc. Viens ir patiešām zinātne attīstās, un mēs gribam visu to jaunu uztvert un sekojam līdzi. Otrs, protams, ir arī mārketings un ir konkurence tirgu, ir pasaulē arī konkurence, un tad, teiksim, arī katrs cenšas kaut ko stāstīt, izcelt. Un var jau būt, ka mēs pat apjūkam tā informācijas daudzumā kādreiz, bet tas ir tas, ka mēs vairāk dzirdam, mums jāmāk ir uztvert, saprast, kas mums katram vajadzīgs no tā. Jo savā ziņā mums tā kā paliek nedaudz bail, vai ne, par to, kas var būt nākotnē un vai un kā mēs to varam ietekmēt, jo cilmes šūnas saka, ka tas ir tas veids, kā mēs varam. Cilmes šūnas ir tā apdrošināšana, tas ir tas bioloģiskais materiāls, ko mēs varam saglabāt nākotnē. Mēs varam gabaliņu no jaundzimušā saglabāt viņa nākotnes dzīves ceļam, situācijām, kas viņu sagaida. Tādā ziņā mēs to varam ietekmēt, jo pieaugušajiem mēs jau dzīvojam no iepriekšējiem laikiem, un mums šī iespēja nebija. Kas mums ir dots, ar to mēs iztiekam, dzīvojam. Arī mūsos ir cilmes šūnas, bet viņas ir nevairs tik jaunas, nevairs tik gatavas dalīties, viņas dzīvo to dzīvi, ko mēs. Tāpēc tas jaundzimušā materiāls, viņš ir tāda bioloģiska apdrošināšana, tāds remonta komplektiņš, ko varētu viņam saglabāt nākotnes situācijām. Bet tad šim nākotnes komplektiņam piemīt kaut kādas tādas pavisam tādas īpašības, kaut kādas savādākas nekā tās ir citām organismu šūnām? Jā, atslēgas vārds ir tas, ka tās ir jaundzimušā cilmes šūnas. Tātad viņas ir tādas, ar kādām bērns ir nācis pasaulē. Un ir divi veidi šūnas, par ko mēs esam runājuši. Ir tās, kas ir asinis radošās, hematopoētiskās, ir atkal mezenhimālās šūnas, no kurām mēs varam izaudzēt jebkuru citu organismu šūnu. Un pašlaik arī tā zinātne attīstās šajos divos virzienos. Viens ir pētīt, ko mēs varam izdarīt ar asins šūnām, asins cilmes šūnām. Otrs ir atkal ļoti strauji attīstās tie pētījumi, kas ir ar mezenhimālajām šūnām, jo tur pastāv ļoti plašas mikrobioloģiskas un šūnu terapiju iespējas, par kurām mēs varam tikai domāt, mēs nevaram to visu vārdos izteikt pašlaik. Un realitātē šobrīd tā situācija, piemēram, Latvijā ir kāda ar cilmes šūnu izmantošanu medicīnā, ārstēšanā? Latvija ir maza un iedzīvotāju skaits mazs, un varbūt arī tas ir iemesls, kāpēc varbūt šīs zinātnes nav tik attīstītas tieši uz jaundzimušā cilmes šūnām. Darbs tiek veikts visās valstīs, vairāk vai mazāk. Dotajā brīdī Latvijā nav apstiprinātas ārstēšanas metodas ar jaundzimušā audiem, jaundzimušā cilmes šūnām. Tāpat laikā Latvijā tiek strādāts ar pieaugušā cilmes šūnām, meklēti donori, meklētas ārstēšanas iespējas citās valstīs. Kaut kas arī tieši ar asins šūnām Austrumu slimnīcā. Beigās ir divas hematoloģijas nodaļas, kas strādā ar pieaugušo no asinīm, no perifērijām asinīm iegūtām cilmes šūnām. Bet Latvijā mēs nestrādājam ar jaundzimušā cilmes šūnām, un tas ir tas lauciņš, kas jāattīsta nākotnē. Bet tas ir interesanti, jo vismaz savā pieredzē pirmo reizi ar cilmes šūnām es saskāros, kad bija stāsts tieši par jaundzimušā cilmes šūnām, ka šāda iespēja pastāv, dzemdību laikā tās var paņemt, bet par to, ka notiek ārstēšana ar šīm jau pieaugušu cilvēku cilmes šūnām, viss, ka tiek meklētas tās publiskās
cilmšūnu bankas. Kāds vispār notiek un kāds cilvēks nonāk līdz šai ārstēšanas iespējai? Nu, tā noteikti ir ārsta kompetence. Pirmie, kas to lieto, ir hematologi, asins slimības. Ja? Un vēl ir tas moments, kad, ja mēs atkal vēlreiz runājam par šīm diagnozēm, viņas ir dažādas, viņas ir ļoti varbūt šauras diagnozes. Jāņem vērā, ka mēs esam tomēr Eiropas Savienībā un mēs varam šīs ārstēšanas procedūras, operācijas, transplantācijas veikt arī citās Eiropas Savienības valstīs. Un varbūt nevajag par katru cenu jebkuru metodi ieviest Latvijā. Varbūt ir vieglāk kādreiz pacientu aizsūtīt uz ārstēšanu citā klīnikā, kaut vai kaimiņu zemēs. Lietuva, Polijā ir ļoti attīstīta šīs ārstēšanas iespējas, un tas nav, teiksim, neaizsniedzami dārgi. Kas par to maksā? Par to maksā pacients pats? Tās diagnozes, kas ir standarta terapijās, nu, ir, teiksim, algoritmi, jā. Pie ārstēšanas diagnozes, ārstēšanas ir algoritmi, un tās diagnozes, kas ir apstiprinātas, kad standarta terapijā būtu veicama cilmšūnu transplantācija, tad maksā par to valsts. Neatkarīgi, ja mūsu valstī mēs šo procedūru nevaram veikt, bet tad varam veikt Eiropas Savienībā, tad valsts arī par to samaksā. Ja tās ir klīniski eksperimentālo terapiju grupa, teiksim, kas pagaidām ir ar mezenhumālajām šūnām, vēl tie pētījumi nav tik, teiksim, tajās beigu stadijās nav vēl apstiprināti, tur būs jāmaksā. Arī pacientam pašam, vai tie mehānismi varētu būt ļoti dažādi, ja? Bet pie standarta terapijām tas nav tas stāsts, ka tad tas būs nenormāli dārgi, es to nevarēšu atļauties. Pie standarta terapijām tas ir iekļauts, un valstī ir jāspēj samaksāt. Un tas arī notiek. Ir tie gadījumi, kad ir tepat kaimiņu valstīs, gan Igaunijā, gan Lietuvā ir veiktas transplantācijas. Tas varētu būt ļoti izplatīti tiešām Polijā, jo šīs ārstēšanas iespējas ir ļoti attīstītas un viņi ir tālu aizgājuši mums priekšā tieši šajā terapijas jomā. Bet līdz ar to tas mīts, ka tas būs neaizsniedzami dārgi, tas nav īsti pareizs. Tur nav vajadzīgi papildus līdzekļi vai kādas citas varbūt garantijas. Cilvēkam, ja būs nepieciešama ārstēšana ar cilmšūnām, ja mēs par pieaugušiem cilvēkiem skaidrs, ka to nozīmēs ārsts, bet ja vecāki šobrīd ir tajā izvēles priekšā, jā vai nē, noglabāt dzemdību brīdī cilmšūnas, kas ir tas, ko piedāvā viņiem cilmšūnu banka, kas iekļaujās visā šajā, mēs paņemam un glabājam, un tālāk jūs dariet ar viņām, ko jūs gribāt? Vai? Nē, pirmkārt, teiksim, ja mēs vēlreiz atkārtošos 21. gadsimtā, nevajadzētu būt vairs jautājumam īsti par to, vai glabāt vai neglabāt. Vajadzētu būt tā domai, kad es gribētu to saglabāt. Tomēr vairāk jūs kā ārsts sakat, ka tas ir jēgpilni. Es tur redzu potenciālu. Man teiksim, kā ārstam tas potenciāls ir skaidrs. Un es atradīju, kā es arī māmiņu skolās kādreiz saku, kad tīpaši ar šīm mezenhumālajām šūnām, būtībā dzīves laikā vienmēr varēs atrast kādu situāciju arī, kur viņas izmantot. Ja? Nu, lūk, tā kā, teiksim, tas glabāt vai neglabāt, ņemot vērā gadsimtus, kur iet uz priekšu, tehnoloģijas, kas attīstās, droši vien, ka jautājums ir, atbilde būtu jā, tad, teiksim, par to saglabāt, cik un kas un kā pēc tam tā izmantošana. Arī tas saglabāšanas process un teiksim, tās analīzes, viņas vairs pie mūsdienu ienākumu, teiksim, līmeņa, viņas vairs nav tik nesamērīgi varbūt dārgas, jo tā neiedziļinoties sīkumos, tie ir apmēram 3000 eiro uz 25 gadu glabāšana, asinis plus audi, abi materiāli. Ja? Daudz, maz, jā, vienā brīdī man tas ir daudz, vienā varbūt man tas neliekas daudz, bet tas, teiksim, ir 25 gadu garumā, tāda summa, kura tiek, teiksim, ziedot šim mērķim. Un tas, ko jūs arī minējāt tajā jautājumā par to izmantošanu un kā tad tas tur, mēs par diagnozēm, par izmantošanu, par pielietošanu sākām, tad tās situācijas,
kurās nonāk bērniņš slimību ģimene, teiksim, kad sāk meklēt šīs cilmes šūnas. Protams, ka tas ir ārsta kompetencē, un ārsts ir tas, kas beigās uzliks diagnozi, un arī ārstam. Protams, ārstam vienmēr var pajautāt arī. Mums ir noliktas cilmes šūnas, varbūt tas ir izmantojams, jā. Nu, lūk, un tad sazinās vecāki jau ar mums, jo tālāk mums, man teiksim, dotajā brīdī, droši vien pēc manis atkal kāds ārsts un arī mūsu kolēģi Polijā, tad ir tā iespēja piemeklēt, kurā klīnikā ko dara. Arī mūsu, teiksim, mediķi, kas strādā mūsu Latvijas klīnikās, viņi jau šīs tehnoloģijas, tie, kas ar to nodarbojas ikdienā, viņi jau to zina, un vienmēr tu padomu vajag jautāt. Bet, teiksim, tādā situācijā, kad būs šī diagnoze, būs šī vajadzība, tad tās galvas saliksies kopā, un tad meklēsim, kur to darīt, kas to dara. Arī, teiksim, kaut kādas papildus tehnoloģijas varbūt ir vajadzīgas uz šūnām. Ir dažādas, teiksim, impulsi, bet, teiksim, kaut kādi signāli, kaut kādi marķieri, ko uz viņām var uzlikt. Ja? Varbūt ir kaut kādas papildus izmaksas, bet jebkurā gadījumā tas ir slimnieka materiāls, un pats tas sākums ir par velti, kas jau ir samaksāts tais 25 gados. Un tas ir jau gatavs un to brīdi gaida, vai teiksim, viņš ir paņemams. Nav jāmeklē pa pasauli. Jo saprotu, ir tās publiskās cilmes šūnu bankas, kurās teorētiski tu vari meklēt, bet pirmām kārtām atrodi no sākuma vispār kaut kādu sadarību, vai ne? Otrām kārtām tas maksā, jo, kā jūs minējāt, šobrīd tas, kas ir izpētes stadijā vai terapijas nolūkos, īsti tos tā kā valsts neapmaksā. Tātad tas noteikti palīdz. Tas noteikti palīdz. Ir jau, teiksim, publiskajā bankā, un es varbūt kaut kad jau esmu minējusi, kad vecajās Eiropas valstīs ir tas uzskats, kad ir jābūt iespējamam dalīties ar to materiālu. Ja tev vajag, tad tu ņemsi manējo un atkal otrādi, vai ne? Bet ir tomēr šīs ģimenes bankas, un ja ģimene var atļauties šo servisu, tad viņiem tas materiāls tomēr ir viņu, un neviens cits viņam netiek klāt. Un viņš ir tādā brīdī. Jo tajā publiskajā bankā, tur ir, protams, sadarības. Kaut kādām šūnām vajadzēs lielāku to sadarību, asins šūnām, teiksim, asins slimībām, sadarības procentam būs jābūt augstākam. Nevienmēr būs pieejams tas materiāls, un ārstiem ir bēdīgi stāsti par to, ka nesagaidīja donoru. Labi, tas ir tas, ko mēs noteikti savā dzīvē dzirdēt negribam. Tas ir vairāk kā skaidrs, un ja tā medicīna uz priekšu iet, tad es domāju, ka mums ir jāizmanto tās viņas iespējas. Man jau gribētos domāt, ka tas būtu vērtīgi, ja tas krietni aktīvāk notiktu arī valstiskā līmenī, ne tikai starp, piemēram, cilmes šūnu bankām, kuras patiešām mēģina tiem vecākiem pateikt, šī ir iespēja, lai gan šobrīd, tas ir dārgi, bet ja mēs parēķinam tos 25 gadus, tad šo summu sadalot uz šiem 25 gadiem, tad, par ko mēs vispār runājam, vai ne? Un tas, jūs to minējāt, ir nākotnes ieguldījums. Tas ir viennozīmīgi, tas ir nākotnes ieguldījums, un tad, kad tā stunda pienāk, tad mēs esam ar mieru, kā es saku, apgriezt pasauli otrādi. Un tad ir jākož tajā mēlē, kad es to varēju izdarīt. Tad beigās tas ir materiāls, ko mēs izmetam kā medicīnisks atkritumus. Bet labā lieta ir tā, pat ja mēs pēc tiem 25 gadiem saprotam, ka ar veselību viss ir kārtībā un šobrīd viņi nav bijusi vajadzīgi izmantot, jūs minējāt arī alternatīvas iespējas cilmes šūnu izmantošanai, tās, kas ir paņemtas, viņas ir noderīgas ne tikai smagu diagnožu ārstēšanai un šādu problēmu risināšanai, bet jau pavisam drīz arī skaistumkopšanu. Tas ir tas, kur varbūt pat 25 gados vēl nevajag visu to materiālu izmantot, viņu vajag paglabāt, teiksim, uz tiem 50 gadiem, jo arī tajā dzīves laikā varbūt ir tās pirmās veselības problēmas bērnu vecumā, un tad nāk tā grupa autoimūnās saslimšanas, kuras parādās 30, 20, 35, 40 gadu vecumā, vēl, teiksim, šis periods ir, un tur, teiksim, tās ārstēšanas iespējas ir sarežģītas, un tur cilmes šūnas varētu būt tāds neaizvietojams materiāls,
tieši ar to, ka viņas var ārstēt ar zālēm, katru to epizodi izārstēt. Ar cilmu šūnām varētu iedot šūnai to uzvedības modeli, kad atkārtojoties situācijai, vairs šī slimība neattīstās. Un tad, teiksim, kad ir atkal varbūt 50, 60, kad kaut kādi infarkti, kaut kādas, teiksim, vēl kaut kādas klizmas, kur varam izmantot reģenerāciju. Un tad arī tā skaistumkopšana ap to laiku un tās rētas. Tas izklausās viss tik ļoti, ļoti labi, un Dievs dod mums vēl piedzīvot šos brīnumus, tikt galā ar tādām pēkšņām nevajadzīgām saslimšanām, pat, ja jāskrien apkārt pasaulē uz publisko cilmu šūnu banku, bet, vecāki, šis ir jūsu lielais lēmums. Pirms dzemdībām saprast, mēs gribam izmantot šo iespēju un saglabāt jaundzimušā nabasētas cilmes šūnas, vai mēs to negribam. Tas ir mūsu katra paša atbildība. Tas ir vecāku lēmums, protams. Un esiet gudri un paļaujoties uz tām savām sajūtām. Un, manuprāt, laikam ir svarīgi ielūkoties arī to, kāda ir ģimenes medicīniskā vēsture. Kaut kur tālāk. Noteikti ir jāpaskatās, kas nāk līdzi. Vai ne? Un tas ir tas svarīgākais. Bet galvenais, lai dzīvē mums ir daudz lielu un svarīgu un īpašu notikumu, un pat, ja saskaramies ar